No gada sākuma traģiskajās avārijās, kuras notika uz Latvijas ceļiem, ir gājuši bojā 16 cilvēki. Vienas dienas laikā, 13. janvārī, notika vairāk kā 150 avārijas. Vairāk kā puse no tām notikušas Rīgas reģionā. Par to informē valsts policijas priekšnieks Artis Veļš. Kā avāriju galvenos cēloņus viņš nosauc ātruma režīma neievērošanu, kā arī transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Taču pēdējo dienu traģiskajos notikumos uz Latvijas ceļiem vainojums arī neapmierinošais ceļu stāvoklis. Pēc Latgales valsts policijas inspektoras Anastasijas Laizānas teiktā, Latgalē situācija ir mierīgāka. Pēdējo 2 nedēļu laikā Latgalē tika reģistrētas 135 ceļu satiksmes negadījumi. 125 no tiem neviens necieta. Tomēr bez upuriem šis laiks nav pagājis. 9. janvārī Maltā bija notriekts 1976. gadā dzimis vīrietis. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs ir uzņēmies kontrolēt situāciju uz Latvijas ceļiem un atbildīgajiem dienestiem uzdot sagatavot analīzi par pēdējo 2 nedēļu notikumiem, kā arī priekšlikumus turmākajai rīcībai vai nepieciešami kādi grozījumi normatīvajos aktos. Situāciju plānots pārunāt Ceļu satiksmes drošības padomes ārkārtas sēdē 26. janvārī.